radošie kvartāli ir arī Siguldā. Un ne šur tur, bet pie pašas Siguldas pils. Tātad mēs šobrīd atrodamies Siguldas vēsturiskajā centrā, Siguldas muižas kompleksā. Un jūs redzat šobrīd ēkas, kuras nu jau vairāk nekā 20 gadus nav izmantotas. Un ņemot vērā to, ka aiz šajā kompleksā atrodas Livonijas ordeņa Siguldas pils, kuru gadā apmeklē aptuveni 100 000 cilvēku, iedot iespēju jaunai uzņēmējdarbībai, tajā skaitā radošajai. Un šeit ir pirmā ēka, kuru ar domas finansējumu mēs šobrīd rekonstruējam. Tas ir bijušais stallis, kuru 30. gados tika atvērts Siguldā pirmais ekskursantu nams. Tātad bijušais stallis. Bijušais stallis, jā, un gandrīz nu jau pēc 100 gadiem ekskursantu nams atkal kļūst par ekskursantu namu, nevis kā stallis, nevis kā garāžas. Un šeit pirmajā stāvā jau būs mājas aptuveni 7 radošajiem amatniekiem. Mēs vēlamies saglabāt Siguldā tās nemateriālās un materiālās vērtības, kuras ir tipiskas Siguldai. Tie ir gan rotkaļi, gan spieķu meistars, jo Siguldas spieķis ir vēsturiskākais turisma suvenīrs. Nē. Nē. Jā, spieķis. Spieķu darbnīca. Un savukārt otrajā stāvā būs vairāk citi nelieli projekti. Viens no tiem būs tāds attālinātā darba iespējas, kas atkal ir iespēja tāda tikšanās telpa gan uzņēmējiem, gan dažādām jaunām idejām. Un otrajā stāvā mēs noteikti domājam un risinam arī jautājums par ierakstu radiostudiju. Cik es saprotu, tas ir tā kā radošs kvartāls, radošo darbnīcu kvartāls. No kā viņš sastāv un cik ir tātad kvartālā esošās ēkas? 4 ēkas, ieskaitot domi. Un doma savukārt papildina šo te kvartāla buķeti pirmkārt ar tādu auditoriju kā kāznieki. Jo šī Siguldas pils ir viena no populārākajām Latvijā kāzu vietām. Šeit ir ļoti skaista laulību sarakstīšanās zāle. Šeit ir arī restorāns, jo no terases, kas ir Siguldas jaunajai pilī, pavarās viens no skaistākajiem skatiem pāri Gaujas Senulijai. Visi amatnieki, kuri šeit darbosies, viņu interese ir iesaistīt jauniešus un nodot šīs te amata prasmes arī tālāk. Visām darbnīcām jābūt spējīgām apkalpot veselu autobusu. Un savukārt tādiem, lai arī panāktu ilgāk šo te viesu uzturēšanos Siguldā, piektdienas, sestdienas vakari šeit nākamajā gadā ir brīvdabas estrāde, neliela formāta brīvdabas estrāde. Mēs nerunājam par lielo Siguldas pilsdrupu estrādi, bet tādu mazu kompaktu estrādi, kur atkal ir muzikālais piedāvājums gan sestdienās, gan... Tāds brīvdaba. Brīvdabas koncerti un tādas. Jā, vienā no iedvesmojošākām vietām Siguldā ar glāzi vīna ļoti labs koncerts. Līdz vasarai vēl ir tālu. Mēs varam mierīgi vēl iet nostaigāt te līdz tiem atņiem.